Pat nezinu, ar ko īsti sāk. Ja godīgi, tad, kad es beidzu vidusskolu, es nekad sev vispār neiedomājos par skolotāju. Ir daudzi jauni cilvēki, īpašo meitenes, kas bērnībā spēlē skolotājus un kurām patīk tur labot darbus un tā, bet es kaut kā sevi šajā amplitūdā nekad neiedomājos. Un es ļoti spilgti atceros šobrīd vienu savu matemātikas skolotāju jautājumu. Tad, kad mēs atnācām vasaras beigās, kad mums vajadzēja pateikt, kurās augstskolās mēs esam iestājušies, un es teicu, es esmu RTU, datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultātē un tā, un man matemātikas skolotājs prasa, vai tu kāpēc negāji par skolotāju? Un tad es saku, bet skolotājiem tik daudz, kas ir jāzina, kad viņam tik gudram jābūt, ka tas nav priekš manis. Un kādējo reizi nekad nesaki nekad. Vienā brīdī tu saproti, ka patiesībā varbūt nevis skolotāja amats ir tas, ko es meklēju, bet es esmu tāds cilvēks, kam ļoti patīk dalīties, patīk tas došanas process, ka tu vari izdarīt kaut ko labu citam, vienalga, vai Lauma, kā minēja, caur ārstu pieredzi, ārsts, kas glāb dzīvības, vai skolotājs, kas glāb cilvēku prātus, vai vienalga, tas labs cilvēks, kas pasniedz roku nokritušam, uz ielas pakritušam cilvēkam, bet pēc RTU bakalaurantūras beigšanas es iestājos arī maģistrantūrā. Es aizbraucu apmaiņas programmā uz Itāliju, pusgadu nomācījos, tur atgriezos atpakaļ un pēdējā gadā es arī pieteicos iespējamā misijā. Nebija tā, ka es ļoti pirms tam biju dzirdējusi par iespējamo misiju. Patiesībā, man liekas, tas bija no radio džingla vai reklāmas, kā to pareizi nosaukt. Lūk, un tad es paskatījos mājaslapā, es ieraudzīju tās lietas, kas mani uzrunāja. Man patika, ka tur tika runāts par cēlām, labām, jēgpilnām lietām. Un es domāju, kāpēc nē? Es pamēģināšu. Un kāpēc es pamēģināju? Tāpēc, ka vēl paralēli tam es biju iesākusi strādāt Rīgas 45. vidusskolā par informātikas laborantu. Tā bija tāda maza praktīta un iespēja kā studentam vēl paralēli nopelnīt kādu kabatas naudu. Un paralēli šim laboranta amatam man bija 3 klasītes, kurām es mācīju informātiku. Es biju bez jebkādas pedagoģiskās pieredzes, un Latvijas likumdošana to pagaidām ļauj, bet tā nav nekāda problēma. Katrā ziņā es sapratu to, ka man nenormāli aizrauja tas process vakarā gatavoties un domāt, kā tiem bērniem tagad labāk izstāstīt Excel formulas vai tā tālāk. Es zinu, ka es biju vienīgā, kas šajā skolā meklēja iespēju atrast projektoru, lai tiem bērniem kaut vai vizuāli kaut ko parādītu, kā lietas notiek, ne tikai mutiski skaidrot, mēģināt saprast, vai viņi tur savos datoros kaut ko izdara vai neizdara. Lūk, un man ļoti aizrauja šis process, un es tagad atskatoties, man šķiet, man nebija vispār necik baili ejot iekšā. Un es ļoti labi tiku galā ar varbūt pat visuntumainākajiem jauniešiem. Tas bija 7. klasē, ļaušos padot tālāk. Man bija 6. 7. un tad man bija arī 12. klases 4 puiši, kam es programmēšanu mazliet mācīju. Jā, bet 6. 7. un 6. klase bija tikai puiši, un iedomājieties, cik tur 12-13 gadīgi, vai ne apmēram sanāks 6. klase, jā. Tāda bija sākumā ļoti dumpinieciski, un kad atnāk tāda jauna skolotāja, es nezinu, ko no viņiem sagaidīt, viņi droši vien nezinu, ko no manis sagaidīt, bet jauni cilvēki lielais plus ir tāds, ka mēs ieejam nevis tādi tur kā dogmatiskie vecākie cilvēki, nezinu, kuri zina, kā vislabāk visu darīt, bet tu ieej klasē kā draugs, tu varbūt, tu esi vairāk tāds kā, vienaudzis viņam, es teiktu. Tas nekas, ka tie ir 6. klases skolēni. Lūk, es atradu labu valodu ar gan 6., gan 7., gan 12. klases skolojamajiem, kurus es mācīju. Tad es pieteicos iespējamā misijā, ar domu vairāk redzēt īstenībā, vai man tas vispār ir pa spēkam, jo 4 atlases kārtas un likās, kad ir tik daudz talantīgu, mērķtiecīgu jauniešu. Un tad ar katru nākamo atbildes e-pastu, kad ir izturēta kārta, man tās acis iedegās arvien vairāk un vairāk, jo, pateikšu godīgi, sākumā varbūt neticēju, ka es varētu būt ar tiem cilvēkiem, kas ir iespējamā misijā, bet veiksmīgi izdevās izturēt visas 4 kārtas, kuru laikā Lauma ļoti labi pateica, ka īstenībā daudz ko atklāja arī par sevi. Varbūt pat man nekad dzīvē līdz šim nebija pieredzes lomu spēlēs, kas ir viena no aktivitātēm, kas ir iespējamās misijas atlasē. Un tad es sapratu īstenībā, ka
nav tik traki, ka es varu adekvāti noreaģēt kaut kādā situācijā, ka tevi provocē, jo līdz šīm dzīvēm man ar to nebija saskaras tiešām mērā. Jā. Nu, lūk, un tad man ceļš tālāk aizved uz Līvāniem. Uz Līvānu pirmo vidusskolu, kas ir samērā, vai jūs zināt, kur ir Līvāni? Jā. Nu, lūk, kas ir samērā tālu. Liela daļa no maniem draugiem to nezināja. Un tad, es pateicu, virzienā uz Daugavpilu, bet viņi, Daugavpils, tas jau ir nenormāli tālu, vai ne? Tur, nu, kad, jā, es dzīvoju viena pati Līvānos. Pagājušajā gadā gan pievienojās vēl no 5. iesaukuma Ilze, bet tas bija viens no lielākajiem mīnusiem, laikam, kas man visvairāk pietrūka patiesībā. Tas, ka tu esi viens pats, jo pirmais gads patiesi bija grūts emocionāli, tāpēc, ka pirmām kārtām tev ir vispār cita vide, tev ir jāpierod pie cita veida emocijām, tev ir jāiepazīst tik daudz dažādi cilvēki un jāpieņem viņu emocijas, kuras nevienmēr ir par tevi, bet vispār par apkārtējo pasauli, bet, esmu tas cilvēks, kas ļoti visu absorbē un uzņemās atbildību par visu iespējamā, par ko vien var uzņemties. Un ir lielais plus, ko man misija šo 2 gadu laikā, jau 3. ir patiesībā atvieglojusi kā man dzīvi tādējādi, ka es vairāk tik lielu daļu atbildības uz sevis neuzņemos. Es esmu sapratusi, ka ir, visi rezultāti nav tikai tavās rokās. Ja tu izdari pēc labākās sirdsapziņas, ko tu esi varējis tajā brīdī izdarīt, kad ir kaut kāda daļa darāmā un atbildības jāatstāj arī tiem pārējiem, arī jaunajiem cilvēkiem. 2 gadu misijā paiet, kā pa kalniem augšā lejā, ir lieliski kolēģi, kuri viens no viņiem ir šeit, kuri pat atbrauc uzstutēt augšā kādā vēlā 4. vakarā, kad tev liekas, ka visas ņem koferus un metuši tam mieru un padodos. Un tad tev atbrauc no Rīgas uz Līvāniem. Bariņš ar kolēģiem, jā, kur saka, ka viņi nav taču tik traki. Ir, protams, bedres, bet no visām bedrēm var izkāpt ārā. Un tas tikai un vienīgi norūda un padara spēcīgāku. Un katra nākamā bedra vairs neliekas tik traka, kāda viņa bijusi pirms tam. Tad kalni lejas paiet Līvānos. Un es teikšu godīgi, ja tie varbūt nebūtu bijuši Līvāni, es noteikti būtu palikusi vēl 3. gadu skolā. Man gan nebija jau zināmās klases, es gan gribēju, bet tad vienu brīdi es domāju, varbūt arī labi, ka man viņas nebija, jo enerģija aizgāja ļoti daudz vispār, mēģinot iekustināt kaut kādas lietas pašā skolā arī. Un tas vēl, ka tas viens pats, ja, tur nav ar ko, atnāc mājās nav, ka mums pleci paraudāt, vai arī ar kuru ar labajām ziņām īsti padalīties. Protams, zvani un Skypes un tā tālāk tas ir viens, bet tomēr tas dzīvēs atbalsts kaut vai, ja tur būtu kādi kolēģi no misijas, ar kuriem vakarā aiziet pie kafijas tasas un tagad, kā mēs sakam, pacepties par kaut kādām lietām. Pie kafijas tasas. Jā, pie kafijas, vai drīzāk krūzes ritīnas, ja. Un tad... Jā, es būtu palikusi to 3. gadu, bet tīri tā iemesla pēc, ka man druscītiņi pietrūka to pozitīvās iedvesmas avotu tieši no saviem cilvēkiem, kuri bija tālu prom, kas man ģimene, man tuvākie, mani kolēģi. Lūk, bet sākoties septembrī man sākās, teikšu tāda nenormāls lomkas, kā man gribējās atpakaļ uz skolu. Un pirmais, par ko tu domā, protams, ne jau par tām kaut kādām lietām, kas tev neizdevās, ne jau par tiem niķiem un stiķiem, kas tur tajā klasē ir, bet atceries tos visus foršos brīžus, kad jūs kopā esat smējušies, ka jūs kopā esat kaut kāds super piemērs. Es domāju, arī tieši tā kā Lauma saka, ja kāds atnāk un beidzot 11. klasē, vai ne, pat 12. klasē ir iemācījies matemātikā, kā pareizi likt to lielāks vai mazāks zīmīgi. Tā ir realitāte, jā. Lūk, un tas, ko es daru šobrīd, es joprojām esmu, var teikt, jā, ar vienu kārtu visam noteikti izglītībā, jo tas ir saistīts ar izglītošanu, tikai šoreiz vairāk ar skolotāju izglītošanu. Es esmu projekta koordinātore projektam Iespējamās misijas projektu koprojektam ar Samsungu. Varbūt esat dzirdējuši plašsaziņas līdzekļos, varbūt ne, šodien tieši gāja gaisā 30 fināla skolu paziņošana, bet šis projekts tātad ir par to, kā attīstīt mūsu skolotāju IKT prasmes, tā, lai viņi varētu savas stundas padarīt mūsdienīgākas, interesantākas, uzlabot varbūt paši arī savu produktivitāti, jo ar tehnoloģijas nav pašmērķis, viņu izmantošana liederīgi jēgpilna ir tas mērķis, kad mēs zinām, ka daudz skolotāji šobrīd baidās
viņi nav, ja arī viņi gribētu, viņi nav pārliecināti par savām digitālajām kompetencēm, tad šis projekts ir par to, ka mēs gribētu padarīt šos skolotājus pārliecinātākus par saviem spēkiem, lai viņi izmanto šīs jauniegūtās prasmes, vai vispār nebaidās eksperimentēt un mēģināt. Jo tas, ko mēs redzējām, mums bija ļoti liels atlases process arī dalības skolām. Uzņemts ar 30 un pieteicās 213, tad variet iedomāties, cik daudz vispār skolas grib iet laikam līdzi un kā skolotāji paši atzīst, ka viņi grib būt vienā līmenī ar saviem skolēniem, kuriem katram gandrīz vai ir vietālrunis un ka varbūt to vietālruni var kaut kā jēgpilni arī stundā izmantot, nevis tikai teikt lietas nos nedrīkst. Un tā, jā, tā ir pavisam cita pieredze, kurā man nenormāli noder tas, ko es esmu iegūsi gan 2 gadu laikā skolā, gan 2 gadu laikā mācoties iespējamās misijas līderības mācībās katras otrās nedēļas piekdienā, sestdienā. Tā noteikti ir pacietība, kas noder komunikācijā ar dažādām iesaistītajām pusēm, un es šobrīd ļoti novērtēju tiešām iespējamās misijas vērtības un kultūru kā tādu. Cik svarīgi ir tā sajūta, kad mēs esam visi horizontālā līmenī viens ar otru, kad mēs nebaidamies lūgt viens otram palīdzību, ka mums ir stipras cilvēcīgās vērtības, ka mēs respektējam viens otru laiku, darbu un tā.